Zini, tu man ir kāds sajēst, ka tās mans ģimenes dārgs. Saprot? Es saprotu, bet es neesmu zagusi. Kur tu viņus liki? Kur tu viņus liki? Kur tu viņus liki? Es tev to nožēloju. Tu dzirdēji? Kur tu viņus liki? Tu man pateici, kur tu viņus liki? Tad pamēģināsim vēlreiz visu saprast. Dārglietas ir nozagtas no jūsu mājas, no seifa, kas atrodas jūsu kabinetā. Apkārt mājai ir novērošanas kameras, pie vārtiem ir sargs, un teritorijā neviens svešs cilvēks nav bijis. Tas nozīmē, ka vainīgs kāds ir no ģimenes locekļiem, nezinu, kalpotāji. Tieši tā. Un tieši tāpēc es nācu pie jums un nevis gāju uz policiju. Šai lietai ir jābūt diskrētai, un es palūkšu nekādu dzeltenu no presi. Jā, labi, to mēs varam garantēt. Es gribētu, lai jūs tūlīt braucat uz manu māju. Sargs un sieva ir brīdināti. Ja, es došos savās darīšanās. Mirklīti, mēs neesam tā kā novienojušies vēl par samaksu. Mūsu dienas samaksa ir šāda, plus tekošie izdevumi. Protams, par kuriem mēs arī piestādīsim rēķinu. Bija rēķinājis mazliet citādus. Nu, jā, mums darba pietiek. Prieks bija jūs satikt. Labi, es apmaksāšu 3 dienas no jūsu darba, bet ir jābūt rezultātam. Rezultātam. Jā. Ja ne, es meklēšu citu aģentūru. Mūsu sekretārs jums aizsūtīs rēķinu šodien uz e-pastu, un mēs uzreiz ķersimies klāt pie lietas. Labi, es parakstīšu līgumu, bet jums ir jāsāk strādāt nekavējoties. Jā. Nekavējoties. Mēs sapratām? Ja? Visu labu. Visu labu. Visu labu. Lūdzu. Kas tas par summām? Uz galvu saspied. Kāpēc viņš to var atļauties? Nu, ja mēs gribam izmeklēt bomžu un kaķu slepkavības, nu mums ir jāatrod kāds, kas tomēr visu apmaksā. Izbeidz tas apins, tā kā bagāts vecis, viņš zāļu vairumtirgotājs, un viņam pieder vesela aptieku ķēde, tā kā viņš to var atļauties. Nu jā, un ja mēs paprasam labu samaksu, tas nozīmē, ka viņš ar mums runās kā ar līdzvērtīgiem. Andrīti, apskaties, lūdzu, vai tās dārglietas nav kaut kur parādījušās melnajā tirgu, varbūt kāds mēģina izvest viņas no valsts. Mēs ar Gabiju dosimies uz Haralda māju. Jā, labi. Labdien! Labdien! Gabriela Ozoliņa no detektīva aģentūras Ozoliņš un Mērāns. Jā, es esmu Mērāns. Un jūsu apliecība, lūdzu? Haralda Apiņa kungs vērsās pie mums pēc palīdzības. Viņš teica, ka brīdinās, ka mēs būsim. Jā, kungs teica, nāciet lūdzu iekšā. Paldies. Paldies. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Detektīva aģentūra Ozoliņš un Mērāns. Jā, varam vēlreiz parādīt apliecības. Paldies, nevajag, kungs jau brīdināja, ka jūs būsiet, lūdzu. Paldies! Kungs un kundze. Tāda sajūta, ka mēs būtu nokļuvuši citā gadsimtā. Bet vai tu negribētu, ka tevi sauc par kundzi? Nē, es negribētu, ka man visu laiku kāds apkalpo. Tas tāpēc, ka tev ir bagāts papiņš. Klausies, kas tev ir? Skumja bērnība? Nē, es vienkārši savu naudu esmu sapelnījis ar savām rociņām. Es tevi apsveicu. Es esmu piedzimis bagātā ģimenē, tāpēc es esmu stulbāka par tevi. Pagaidi, es neteicu stulbāka. Sliktāka? Es nedomāju, ka es esmu sliktāka tikai tāpēc, ka mans tētis savā laikā ir prats par sevi pacīnīties. Un ja tu būtu tāds kā mans tētis... Tad es varētu pacelt kleitiņu un pastīties, kas notiek apakšā. Vēl viens jautājums par jūsu dzimumu. Jūs tiešām vienmēr izvēlaties dzīves draugus līdzīgus savam tēvam? Labdien! Atvainojiet, ka kavējos. Vīrs brīdināja, ka jūs būsiet tikai nepateicis cikos. Mēs varētu apskatīt to telpu, kur glabājas ģimenes dārglietas. Jā, protams. Mēs varam aiziet uz turieni? Augšā.
Šis ir mana vīra kabinets. Seifs. Tur. Ģimenes dārglietas atradās tajā. Dīvainākais visā notikušajā ir tas, ka seifs nav atlausts. Tātad to ir atvērs kāds, kurš zināja kombināciju. Pastāstiet nedaudz vairāk, kas notika tajā dienā. Mūs interesē, kurā brīdī jūs sapratāt, ka jūsu ģimenes dārglietas ir pazudušas? Nu, pirmkārt, tās nav manas ģimenes dārglietas, tās ir vīra. Pareizāk sakot, viņa mātes. Otrakārt, jūs varat nenopūlēties ar savām dedukcijas vai kādām citām meklēšanas metodēm, tāpēc, ka es zinu, kas to visu ir paņēmis. Tā ir Annija, mūsu kalpone. Jūs viņu satikāt, viņu jūs ielēd iekšā. Un kāpēc jūs domājat, ka tā ir Annija? Tāpēc, ka es viņu atlaidu no darba. Par ko? Par kāršanos virsū manam vīram. Diemžēl mūsdienās nav viegli atrast normāls kalpotājs, tāpēc šī skuķa turpina šeit vēl mitināties. Līdz nākamajai pirmdienai. Tātad jūs domājat, ka vainīga ir viņa? Protams, citu variantu nav. Uzzināju, ka ir atlaista un nolēma sev nodrošināt pāris mēnešu dīkstāvis. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka zagla ir Annija. Nē, es neko zagusi. Jā, Diāna man atlaida, tas tiesa, bet es par to tikai priecājos. Mēs ar Haraldu mīlam viens otru. Haralds man nopirks dzīvokli, un mēs tur satiksimies, kamēr viņš izšķirsies no tās uzpūtīgās muļķes. Nu jā, un dzīvosiet kopā laimīgi. Skaidrs. Jūs man neticat? Nē, es ticu. Jums arī ir kāda versija, kurš ir vainīgs? Protams, ka ir Skaidrīte. Medmās, kas apkop Haraldu mammu. Staigā apkārt viss tāda. Bet bija viens tāds gadījums, kad es redzēju, apakšveļa viņai ir sarkana. Kura normāla sieviete valkā sarkanu apakšveļu? Normāli nevelkā. Slepkavas zagļi gan jau. Nemaz nesmejieties. Es esmu pārliecināta, ka vainīga ir viņa. Cik ilgi viņa te strādā? Labs jautājums. Mēnesi. Vainīga ir viņa. Iefiltrējusies medmāsī, lai apzaktos. Man taču prātā nav nācis neko zakt. Es esmu godīga medmāsa. Es varu parādīt savus izglītības dokumentus, CV un rekomendācijas vēstules. Kur jūs bijāt brīdī, kad notika zādzība? Kā es visu laiku biju ar Haraldu māmiņu, ar Eleonoras kundzi. Kundzei šodien ir nemierīga diena. Man vajadzēja būt blakus. Nemierīga diena? Jā, mums ir nemierīgas un mierīgas dienas. Labas un sliktas. Šodien sliktā. Kundze nevienu nerunā. Bet jums ir kāda versija, kas to varēja izdarīt? Nu, ziniet, ja man jautātu, es teiktu, tas ir Haralda dēls no pirmās laulības Bruno. Kāpēc jūs tā domājat? Nu, lai Eleonoras kundze man piedod, bet jaunais puisis ir dienas zaglis. Nu, tēvs viņu iekārtoja sev uzņēmumu valdē, bet reāli viņš neko nedara. Ienākumu viņam nav. Varbūt gribēja uzdzīvot, tētis naudu neiedeva un nolēma apzakties. Eleonoras kundze, jūs man atvainojiet, bet, nu, jaunais cilvēks līdz šim ir sagādājis tikai problēmas. Tā, man izdevās noskaidrot, ka dārglietas neviens nav pārdevis. Droši vien zaglis ir pārāk gudrs nogaida. Nu jā, bet labi izējām cauri sarakstam. Omīte Eleonora. Sēž ratiņos, līdz ar to pati uz kabinetu aizbraukt nevar, tā tad atkrīt. Kas tālāk? Kalpotāja Annija. Viņai nav izdevīgi zakt. Viņa ir Haralda mīļākā, droši vien cer uz laulību. Arī, jā, tā tad sieva Diāna? Jā, tas ir variants. Varbūt, ka jūt, ka draudz šķiršanās un mēģina finansiāli nodrošināt. Es noskaidrošu, vai viņiem ir laulības līgums, jā? Un ko Diāna dabū šķiršanās gadījumā tā? Tā tad, kas vēl? Sargs? Jā, viņam bija iespēja. Vajag noskaidrot, kas viņš tāds ir un ko darīs pirms tam. Jā, es sapratu, sarga darbietis, jā? No, kas vēl? Kas vēl? Ne, medmāsa. Medmāsa, viņa visu laiku sēž kopā ar Omīti. Bet, ja arī viņa kaut kur ir pazudusi, Omīte mums to pateikt nevar, jo viņa nerunā. Bet, ja zina seifa kodu, tas nozīmē, ka medmāsa var pateikt, ka dodas uz labierīcībām, nozog no seifa visu, ko vajag, un atgriežas atpakaļ pie Omītes. Ok, sapratu visu par medmāsu, jā? Ko mēs darām? Mēs strādājam divos virzienos. Pirmkārt, mums ir jāparunā ar Haralda dēlu Bruno, un otrkārt jānovēro Haralda māju. Andrīt, varēs māju? Jā. Sazvanam Marcello. Varbūt viņš var palīdzēt. Okay. Jā, kur ir mans telefons? Seni? Neču. Apā, kas tev uzte? Čau. Čau.
Jā, nu, es te esmu ilgi domājis, ko es atbildēšu tev, tad, kad tu man uzdos jautājumu, ko es te daru. Un ko tu te dari? Steini, fū, viss, kas te. Kas tad suņu kā mainis? Plauškasos, dursim dupsī antibiotikas. O, Klaus, varbūt var kaut kā palīdzēt? Jā, tu vari paturēt viņu. O, nu, kam nav miera, nu? Darba diena, darba laiks. Tavs brālītis. Jā, Rabi. Jā, es varu runāt ar tevi, es vienmēr varu runāt. Nu, ko tu gribēji? Kas ir noticis? Marčelo, vai tu nevarētu mums izpalīdzēt? Vajag novērot vienu māju, bet mēs trīs tur nevaram rādīties, jo mūs jau pazīst. Jā, vajadzētu pasēdēt mašīnā pie vārtiem, paskatīties, kas notiek mājā. Jā, es sapratu. Jā, labi. Labi, es tūlīt braucu, jā. Klau, es tev pēc pāris minūtēm atzvanīšu. Tu man sīkāk izstāstīsi adresi, kur jābrauc un kā. Labi? Pagaidām? Tu joprojām? Jā. Robim vajag palīdzēt. Tur māja ir jānovēro. Kas tur? Tev nekā mums īstā tikšanās sanāca. Nu, neko. Klausies, bet pēc sunīšu dakterēšanas tev ir vēl kaut kas darāms? Nu, man pēc pusstundas beidzās darbs, bet kas ir? Bet tad jau varbūt, ka mēs varam abi braukt māju, vērot pie reizes, izvedam suni pastaigāties. 6 satas labāk nekā 2. Protams. Nu, labi. Mēs ar Gabiju dosimies uz Bruno dzīvokli, bet tu, Andrij, turi rokas pulsu, pamēģini sazināties ar policijas čomiem, saprast, vai tās dārglietas parādījušās, ne? Par brīvu viņi vairs neko nečakos. Man liekas, ir pienācis brīdis, kad vajag aiznest kādu džimbim. Nu, paņem aiznest. Saimniecības naudā sīceni tikai palika. Pagaid, man skaidri arī. Man nekā nav. Es apskatīšos. 20 pietiks, kafija arī savā. Ideāli, cukurs arī beidzies. Tas jau tā pa bildīgs, ko? Kam to vajag Nu, pagaid, redzēt? iedod, Tas ir paskatīties. mans Ko jūs ņematies? Ko viņš grib paņemt manu māku? Pagaid, parād, kas tev tā tur ir pa bildi? Kāda tev daļa, kas man tur pa bildi? Tu zināt, ka ir draugs. Dod atslēgas. Prātā nenāk. Tu nebrauks? Kopā ar tevi? Nē. Es braukšu ar moci. Brauc. Robīti, man radās viena ideja. Braucam, kurš ātrāk? Tev taču nav nekāda izredža. Jā, tu tā domā. Gabi, atdod! Es tā pakaļ neskriešu. Tā. Nu? Kā? Kamēr tu biji projām, nekas nav noticis. Vienīgais sargs te tā dīvaini dīdās. Un medmās pa logu palūrēja arī. Ik pa laikam. Ilgi gan tev vajadzēja, lai no biroja dabūtu otras atslēgas. Nu, pēc tu pats pirmais sāki vispirms par fotogrāfiju, pēc tam, ka to, ka es kārtējo reizi nemāku braukt, tev neliekas, ka tas var apmukt. Labi, piedod, es domāju, ka saprotu joku. Strādāsim vai bezjēdzīgi vāvaļosim. Labdien! Labdien! Jūs esat Bruno Apinis? Un tad? Roberts Meirāns, Gabriela Ozoliņa, privāta detektīva. Mēs strādājam jūsu tēva uzdevumā. Mēs drīkstam ienākt? Tas nebūs ilgi. Tikai daži jautājumi. Par ko? Par dārglietu zādzību jūsu tēva mājā. Par to? Labi. Nāciet iekšā. Klausies, mēs tev esam pa ilgu. Viņi mūs pamanīs. Nē, es sunīti staigāt var visur.
Nu, Stendiju. Stendiju. Medmās nāk ārā no mājām. Neskaties. Klausies, viņa dod viņam kaut ko. Neskaties. Sūnīt. Dod viņam kaut kādu pats. Piedod. Ejam. Ātri uz mašīnu, ātri. Stendī. Ātri. Es tās dārglietas neesmu sadis. Bet, godīgi sakot, es priecājos, ka kāds to ir izdarījis. Kāpēc? Tāpēc, ka vecais pats vainīgs. Pārāk iedomīgs palicis pēdējā laikā. Pārāk augstās domās par sevi. Godīgi, agri vai vēl tam bija jānotiek. Jums ir kādas versijas, kas to ir izdarījis? Protams, kāda no viņa tajām mīļākajām kalponītēm, Almas medmāsiņām, masierītēm, tādā garā. Jūs varat nosaukt vārdu? Diemžēl nevaru. Tāpēc, ka meitenes pārāk bieži mainījās. Varat paši noskaidrot sīkāk, ja gribat, bet man liekas, ka tajā mājā neviena kalpona ilgāk par mēnesi nav uzturējusies. Pagaidi. Diemžēl vairāk es jums nekā nevaru palīdzēt, tā kā nāksies meklēt Zaglu citur. Un bez viņa kalponītēm un medmāsiņām es jums iesaku pārbaudīt vēl vienu variantu. Kādu? Varbūt papiņš pats nospēra. Savaidzējās skaidra nauda, lai slēptu savas finanšu mahinācijas. Lai jums veicās. Viss labi. Tu tur? Es domāju, ka cirkus vēl nav beidzies. Pēc brīža sāksies pats interesantākais. Kāds tā domā? Es nedomāju. Es esmu pārliecināts. Nu, tādām! Tu pat nevari iedomāties, uz kurieni tas džeks aizgāja. Nu, stāsti man. Ejam, es tev pa ceļam izstāstīšu. Stāsti, vai es zināt? Pagaidi. Nu, Marcello, nu Iedod lūdzu stāsti. tad pateikt. Nu, kas te bija? Nu, izstāsti man. Ko mēs gaidām? Tu domā, viņš kaut kur ies? Kad tu tagad varēsi? Oho, nē, tagad būtu labāk, ja mēs kādu laiku netiktos. Domā, tie detektīvi kaut ko nojauš? Nē, bet vienalga labāk būtu, ja mēs uzmanītos. Labi, es tev piezvanīšu. Čau. Kādu zināja, ka viņa dzīvoklī? Es nezināju, es nojautu. Tu droši vien neteiks, kāpēc. Kāpēc gan ne? Viņam uz galda bija vīna glāze ar lūpkrāsu. Piedod, viņš neizskatās pēc tāda džeka, kas pa mājas staigāt ar uzkrāsot ar lūpu. Robert, Nu? piedod tam atslēgā. Nu beidz, un tas taču sen jau ir aizmirsts. Vienkārši tu manī izraisi kaut kādu vēlmi lekties. Nu, parasti tā nenotiek. Jūtos glaimots? Jā? Jā. Nedomājies, medmāsa iedeva sargam aploksni, un Igors to aiztiep uz Haralda konkurentu firmu. Visticamākais, ka viņi zog kaut kāds dokuments vai zāļu paraugs un pēc tam pārdod tālāk konkurentiem. Saprot, tur varētu būt saistība ar kaut kādām jaunām zālēm, ar patentiem, ar kaut ko tam līdzīgu. Laba informācija. Nu, vai kāpēc tu neizsties priecīgs? Nē, es vienkārši iztēlojos, ko Roberts teiks, kad uzzinās, ka tu tajā visā iesaistīsi viņa māsu. Paklā rūtīt Robertam, man nav jāprasa atļauja. Jā. Kas tad te notiek? Mēs ar Mārci izsekojām Haralda mājas sakni, un mēs atklājām ļoti svarīgu informāciju. Pagaid, tu un Mārcis? Aizējām parunāt divatā? Protams. Andrej, ko jūs uzzinājāt?
Nu, izskatās, ka Medmās un Sargs spiego Haraldu konkurentu labā. Jautājums, vai tas ir saistīts kaut kādā veidā ar pazudušajām dārglietām? Paklau, es zinu, ka tu esi mans brālis, un tu man gribi tikai labi, nu lūdzu, nejaucies manās un Marčello attiecībās. Marčello ir mans draugs. Es esmu par viņu labās domās visās sfērās, izņemot to, kas saistīta viņš un sievietes. Sākās. Tu varētu man nereiz ļaut pašai izlemt. Nu, tas tev dārgi var izmaksāt. Marčello un sievietes, tas nav nopietni. Varbūt, ka es negribu neko nopietnu. Varbūt, ka man šī vajadzīgs tikai seksiņām. Nu, tā gan tu nedomā. Pagaid, būtu labi, ja tu pret šo lietu attiektos nedaudz nopietnāk. Un kā tu pats pret šo lietu attiecies? Ko? Nu, es esmu vīrietis. Aha. Superīgi ģimenīt, ne? Vīrs krāp sievu ar kalpones, sieva vīru ar viņa dēlu. Medmās Sargs zog biznesa informāciju kolosāli. Vienīgā, kas nedara neko slikti, ir vecmāmiņa, viņa arī droši vien tikai tāpēc, ka nespēja. Marčello, ko tu par to saki? Jā, tā ģimene negribētu. A, ko tad tu gribētu, Maija? Tas ir nopietni, vecīt, ja? Nu, labi, es jau neko sliktu. Nu, varbūt ejam parunāt arī mēs. Par ko? Par to pašu. Nu, visu, ko es gribēju pateikt, es jau pateicu iepriekš tev, un tagad arī Maijai. Nu, tad jau viss ir nokārtots. Nu, kāds tālākais darbības plāns? Sveiki. Mēs varam parunāt. Nāciet iekšā. Labdien! Labdien! Jums būtu brīdis laika. Jā. Patiesi. Par ko jūs gribējāt runāt? Par jūsu attiecībām ar Bruno, ar jūsu vīra dēlu. Kas tieši jūs interesē? Normāls attiecības. Appusē cieņa. Appusē cieņa. Attiecības ļoti labas. Droši vien arī gultā. Haha. Ko jūs atļaujaties? Tas ir kaut kāds murgs. Ejiet prom vai arī sākšu kalpotājs? Nu, sauciet kalpotājs, jā. Viņi droši vien arī gribēs redzēt dažas bildes. Tad jūs zināt, nu, labi. Ko jūs tagad taisāties darīt? Iet izstāstīt tēvam? Es to varu izdarīt kaut vai tūlīt pats. Jo manas attiecības ar viņu ir jau tik sliktas, ka sliktāks vairs nebūs. Nu, es domāju, jūs pārspīlējat. Pagaidām jūs vēl esat valdes loceklis savu tēvu firmā, bet tas var mainīties. Nu, ko tagad darāt? Nodarbojaties ar šantāžu, ja? Nē, kāpēc es vienkārši strādāju jūs tēvu uzdevumā? Mans pienākums ir atrast cilvēku, kurš paņem dārglietas. Nu, bet es jau to vienreiz teicu, varu pateikt vēlreiz, es tās neesmu ņēmis. Jūs nē, bet varbūt Diāna. Viņa taču ienīst sev vīru, vai ne? Haralds, laiž pa labu un kreisi. Kāpēc es nevaru? Es arī esmu cilvēks. Es gribu mīlēt. Es gribu, lai mani mīl, ciena un respektē. Haralds to nekad nav darījis. Viņš uzskata, ka viņš man ir nopircis, ka es viņam piederu. Esmu viņa īpašums. Tāpat kā šī māja, mašīna, nezinu, kas vēl, aizkarstanga. Un tad jūs nolēmāt viņam atriepties? Ar viņa dēlu? Nē. Es mīlu Bruno. Es šķiršos no Haralda un apprecēšos ar viņu dēlu. Tikai jāizdomā, kā to nokārtot. Haralds nedrīkst to zināt. Pretējā gadījumā viņš mūs abus padzīs. Plikus kā baznīcas šurkas. Ļoti iespējams, ka Diāna paņēma tās dārglietas. Ļoti iespējams, ka jūs to izdarījāt kopā. Kāpēc, lai mēs to darītu? Jūs nolēmāt, ka Diānai ir pienācis laiks šķirties. Un tā kā laulība līgums nosaka, pēc šķiršanās viņa neko nesaņem, jūs nolēmāt parūpēties par naudiņu citādā veidā. Tā ir? Nē, tā nav. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka es Diānu nekad neesmu taisījies precēt.
Robert, pirms jūs aiziet, man jums ir viens lūgums. Es nojaušu kāds. Nu, jūs esat gudrs, pats saprotat, un tomēr es to pateikšu skaļi. Lūdzu, nesakiet Haraldam par mani un Bruno. Jūs baidaties pazaudēt naudu. Jūs manā vietā arī baidītos. Nu, es ceru, ka es jūsu vietā nebūšu. Nu, varbūt es jums varu kaut kā kompensēt, atlīdzināt par klusēšanu. Nē, es baidos, ka nevarat. Paldies. Tālāk es ceļu atradīšu pats. Diana nav no tām sievietēm, kur vajadzētu precēt. Man neprātā nav ienācis to darīt. Visu, ko man vajadzēja, es dabūju tāpat. Un par to jūs šantāžu. Nedomājiet, ka papiņš man tik viegli var izmest no valdes. Jā? Kāpēc jūs esat par to tik pārliecināts? Un tāpēc, ka es šo to zinu par viņu biznesa mahinācijām. Visu gaišu. Tātad man ir divas versijas. Nu? Pirmā. Diana un Bruno krāp Haraldu. Tātad mīlošā sieva un mīlošais dēls Haraldam aiz muguras Čikibriki. Ja jau taisa Čikibriki, tas nozīmē, ka varbūt arī zoga. Otrā. Jā, ēdīs tās olīvas. Ko es tev varbūt sistēmu skaidroju? Tev mamma neteica, ka nav labi spēlēties ar ēdienu. Man olīvas negaršo. Man gan garšo. Tev tiešām viņas garšo? Protams. Nu, otrā versija. Nu otrā versija man arī ir skaidra. Vainīgie ir medmās un sargs. Viņi zaga biznesa informāciju. Varbūt arī paķēra dārglietas. Nu, labi, ja jau viss ir skaidrs, ko mēs darām. Jāpadomā. Nu, labi. Tu padomā, es aiziešu uz dāmas tam. Super, vecais, jā. Tu man baigi palīdzēji. Tava informācija ir zelta vērta. Ja tev kādreiz no manis kaut ko vajag, tad jebkurā laikā, ja? Nu, paldies, čau. Čau, jā. Ko tu dari? Es tev pacināju ar olīvēm, tev jādod man kaut kas pretī. Paklausies, tu tūlīt tā dabūsi pretī. Nu ko, tu krodziņu demolēsi? Es zināju, ka tev nevar uzticēties. Es zināju, ka tu izmantosi situācijā. Ko tu darītu, ja tev uzaicinātu ciemos, tu līsi uz skapju un rakņāsos pa atpakšveļu? Ļoti laba doma. Jā? Jā. Tu esi pervers. Ak tā? Un tavs noslēpumānais draudziņš izrādās ir vācietis. Matijas. Skaistam vīrietim skaists vārds, vai ne? Tas štimt? Es atvainojos, es netraucēšu. Prasi Gabijai. Viņš rakņājās pa manas olīvas. Viņa apēd manas olīvas. Jā. Labi, izbeidziet ākstīties, klausieties, man ir svarīga informācija. Es noskaidroju, ka tā Skaidrīte, viņa nemaz nav medmās. CV un visas rekomendācijas, viss ir viltots. Ko tu esi pārliecināts? Absolūti. Viņa nekad nav mācījusies tajā māsu skolā un nekad nav strādājusi nevienā no tiem darbiem, ko viņa ir uzrādījusi. Labi, mēs parunāsim ar medmās. Tu noskaidro, kas ir sargs. Varbūt viņš nemaz nav tas cilvēks, par ko viņš uzdodas, vai ne? Es gribēju paēst. Pagaid, vēlāk paēdīs. Ejam. Nu tu. Rūķi! Jā. Rudenī sākās lietavas un vētras. Kādu dienu Bembijs pazuda. Piedodiet, Skaidrīt, mēs varam parunāt? Divatā. Nē, es šobrīd nevaru atstāt kundzi, mēs lasām. Es domāju, ka kundze neiebildīs. Runa ir par jūsu medmāsas izglītību, par iepriekšējo darbu pieredzi. Mēs ievācām šādu informāciju. Nu, runāsim šeit vai nāksiet līdzi? Nākšu. Eleonārs kundze, es tikai uz mirklīti. Parunāšu ar detektīviem un tūlīt nākšu atpakaļ. Jūs tikmēr paskatieties bildes. Pati varēsiet paskatīties? Varēšu.
Mums šodien labā diena, mēs runājam, malacis. Iesim, iziesim dārzā, pelposim svaigu gaisu. Visu dienu jānīkst istabā, jāizmanto iespēju noķert kādu pigmentu. Paklā, ko jūs domājat? Mūsdienās saule. Jums arī tā medmāsa nepatīk, vai ne? Visu labu. Mēs zinām, ka jūs neesat medmāsa. Mēs zinām, ka jūs zogat dokumentus un pārdodat tos konkurentu firmai. Ja jūs zagāt dokumentus, tad kāju paslīdēm paņēmāt arī dārglietas, vai ne? Igor! Igors te nepalīdzēs. Igor, nāc, nopietna saruna. Kas noticis? Nāksies pateikt, kas mēs esam. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vajag. Es neesmu Skaidrīta un viņš nav Igors. Mēs esam policisti un izmeklējam Haralda biznesu. Un ir aizdoms, ka bizness ir stipri netīrs. Labdien! Labdien! Vai es varētu parunāt ar Mērānu kungu? Nē, diemžēl Roberts nav uz vietas. Varbūt, ka es varu palīdzēt. Un kas jūs tāds būtu? Andris Rieksniņš, firmas līdziepašnieks. Jā. Nu, jūs nākat iekšā, sēdieties. Varbūt es varu piedāvāt kaut ko dzērām, tēju, kafiju, ūdeni. Mums administrators pašlaik nav uz vietas, bet es pats varu uztaisīt. Paldies, jūs tiešām esat ļoti laipns, bet nē. Redziet, runa ir par Haraldu Apini. Es zinu, ka viņš pie jums vērsās nozagto dārglietu dēļ. Kas jūs tāda būtu? Ai, es atvainojos. Es esmu Anna Ieglīte. Es kādreiz strādāju Haralda mājā. Jā, jūs kaut ko zinat par tām nozagtajām dārglietām? Nē. Man ir informācija par Haralda biznesa mahinācijām. Kas tur ir iekšā? Šis tas par viņu nelikumīgo zāļu biznesu. Kāpēc jūs to darat? Tāpēc, ka viņš ir nelietis. Es jums negribu stāstīt detaļas, bet man ir savi iemesli. Ja es katrai tādai aitai, kā tu pirktu pat dzīvoklim, es jau sen staigātu ar ubagu spieķi. Ko nozīmē aitai? Ko nozīmē? Tu pats teici, ka tu gribi iekārtot mums ligzdiņu. Tu teici, es neprasīju tevi, es nelūdzu. Jā, tikai vēl trūk, lai tāds kā tu sāktu prasīt kaut ko. Klausies, cik tu gribi par to, lai tu klusētu, aizvāktos un netaisītu histērijas? 5 lati? 10? 20? Ko tu skaties? Domā, ka jūs vairāk vērt? Es tā nedomāju. Labi, 25. Un ej ārā! Es nezinu, vai es darīju pareizi, ka es pie jums te ierados, bet Haralds pret mani izturējās kā pēdējais maita. Un es ceru, ka ar šiem pierādījumiem pietiks, lai viņu iesēdinātu. Pagaidiet, jūs steidzaties? Nu, it kā nē. Tad varbūt mēs varētu tomēr iedzert kafiju un kopā paskatīties, kas ir tajā flešā. Labi. Ja? Man nav iebildumu. Es tūlīt. Tā, no sākuma kafija, pēc tam dators. Jūs ziniet, tas ir ļoti pareizi, ka jūs atnācāt. Jā, es jau saprotu, ka mans motīvs nebija nekāds gaišais. Protams, ka es gribu Haraldam atriepties. Nē, bet tas ir dabiski. Tas ir tikai cilvēcīgi. Un iedomājieties, ja mēs atklāsim kaut ko nelikumīgu, mēs nošaujam 2 zaķus ar 1 šāvienu. Tas tiešām labi, ka jūs atnācāt. Pārbaudīsiet? Protams. Pārbaudiet, bet tas ir liekas laika patēriņš. Paklau, mēs tiešām esam policisti, un runa ir par Haralda Apiņa netīro biznesu. Kādā ziņā netīro? Pieskat māju. Viņš grib lēst apgrozībā zāles, kam ir nopietni blakus efekti. Rietumē Eiropā tas medikaments sen jau ir aizliegts, pie mums nomainījis nosaukumu un lēdīs apgrozībā. Austrumē Eiropā apēd visu, ko rietumnieki atzinuši par bīstamu un indīgu. Kas tas ir par zālēm? Novērš nelabumu grūtniecības laikā. Pēc tam dzimst kropli bērni. Haralda Apiņa vieta ir aiz restēm, bet mums joprojām nav nopietnu pierādījumu. Nu, varbūt paskatīsimies, kas ir flešā. Varbūt no sākuma pastāstāt, kā jūs to informāciju ieguvāt?
pārkopēju no Haralda datora cietā diska. Bet es negribu, lai jūs domātu par mani ko sliktu. Nē, es par jums domāju visu to labāko. Jūs taču man vispār nepazīstat. Iespējams, to var mainīt. Labdien! Hei, kas tad te notiek? Anna ietnes informāciju par Haralda biznesu. Jā, un mēs ar jūsu līdzīpašnieku tagad gatavojāmies to paskatīties. Kopā ar ko? Ar jūsu līdzīpašnieku Riekstinkungu. Nē, viņš nav līdzīpašnieks, viņš ir administrators. Kā administrators? Viņš teica, ka esot... Jā, acīm redzot, ir noticis pārpratums. Bet paldies par informāciju. Mēs paskatīsimies, vai ir kaut kas derīgs un sazināsimies ar jums. Labi. Uz redzēšanos, administratora. Nu, kāpēc tev bija viņai jāsaka? Nu? Kā es varēju zināt, ka tu viņai speciāli sameloji? Man likās, ka ir kaut kāds pārpratums. Man likās domātājs. Reizēm tev tiešām ir kaimiņamā domāšana. Anī, pagaidiet. Piedodiet, ka es jums sameloju. Es nezinu, kas man bija uznācis. Varbūt gribējās atstāt iespaidu. Varbūt. Neizdevās. Nu, es varu pamēģināt vēlreiz. Mani neinteresē administratori, kas tēlo šefus. Mani interesē šefi. Atvaino. Tā zāļu ķīmiskās formulas, ziņojumi par blakus efektiem, preparāta iedarbības augļu attīstību, mirstības. Tieši to arī policija meklē. Nu, zvanam Skaidrītei vai vedam viņai? Nē, es sākumā nokopēju mūsu kompiju. Labi. Skaidrīt? Nē, Haralds. Jā, Apiņa kungs. Skaidrs. Mēs braucam. Haralda mājā notikusi vēl viena zādzība. No Omītas istabas ir pazudusi glezna. Tā, nāciet, lūdzu. Tā miniatūra karājās šeit. Te viņa bija. Jā. Mamucītis atnāca kopā ar 2 detektīviem. Viņi palīdzēs mums noskaidrot, kurš mums mājās zoga. Labdien, Eleonors kundze. Varbūt jūs kaut ko redzējāt vai dzirdējāt? Jūs tajā brīdī bijāt istabā, vai ne? Mamma gulēja. Tad, kad mamma guļ, viņa neko neredz un neciet. Jā, nu padomājiet paši, vecums taču vēl kaut. Izstāsta, ka istaba tā kā sen nav tīrīta. Nē, ir tīrīts. Nu, bija jābūt. Nu, tā jaunā mājkalpotāja. Mamma, ja tev kaut kas nav mājā vai istabā iztīrīts, tu man saki, ja? Griķis pilvens? Ļoti laba lieta. Tad, kad es guļu un pamostos, man pēc tam spranda sāp, bet tiešām griķis pilvens esot ļoti labs un ekoloģisks, nav tā kā nedaudz paskaļu. Nē, mammai patīk. Jūs par to zādzību. Ak, jā. Es domāju, ka Gabijai ir daži āķīgi jautājumi, ko jums uzdot, un es parunāšos ar Eleonoras kundzi. Nu, mamma ar vienu nerunā, pat ar ģimenes locekļiem. Tā kā es domāju, nav jēga. Nē, es domāju, ka ar mani viņa runās. Mans kolēģis zina, ko runā. Iesim. Nu, ja jūs tā sakat, mamma cītis tev atstāja vienu ar šo detektīvu. Tu negribi, tu nerunā. Ja? Iesim? Ja? Eleonoras kundze, es domāju, ka jūs zināt, kurš nozaga miniatūru. Sakiet, drīkst jums uzdot kādu personisku jautājumu? Nu, skatoties kādu. Sakiet, kāpēc tik skaista sieviete izvēlas šādu profesiju? Man likās, ka jūs esat precējies. Nu, kāpēc jūs tā mainat tematu? Es nemainu tematu. Es paskaidroju savu nostāju gadījumos, kad precēti vīrieši man izsaka piedāvājumu. Nu, bet es taču vēl nekādu piedāvājumu neesmu izteicis. Jā, un es esmu pērnā gadāvs un no dzīves neko nesaprotu. Labi, viss ir skaidrs, mēs varam doties. Tā, kas jums ir skaidrs? Es pirkšu griķus pilvenu. Jūsu māte man par to pārliecināja. Jā, un vēl, ja jūs varētu 8 vakarā sasaukt kopā visus notikumā iesaistītos cilvēkus, es jums varētu atklāt, kurš nozaga ģimenes dārglietas. Kāpēc 8? Saki tagad? Nē. Man vēl ir jādabūna daži pierādījumi. Kāpēc mēs varam doties?
Visu labu. Visu labu. Es nesaprotu, kāpēc tu nevari pateikt. Es zinu, ka tu zini, kurš ir vainīgs. Eleonora tev pateiks, vai ne? Viņa redzēja, kurš paņēma miniatūru un izlikās, ka guļ, vai ne? Ja tu pateiksi, kas ir tas tavs draugs vācietis, Andrīts, mēs laižam, es pateikšu, kas apzaga Haraldu. Apsolu. Apsolu? Labi. Matiess nav mans draugs, viņš ir mans pusbrālis. Mans tēvs un mamma izšķirās, kad man bija 5 gadi. Mamma aizbrauca uz Vāciju un apprecējās otrais. Labi. Braucam pie Haralda. Tas nozīmē, braucam, tu apsolīji man pateikt. Es pateikšu, ka mēs būsim tur. Izbeidz, tas nav godīgi. Lūdzu. Pasaki man. Pa ceļam? Te nu mēs esam. Ļoti labi. Nu, tagad, kad viss ir šeit, mēs esam gatavi paziņot, kas un kāpēc nozaga jūsu ģimenes dārglietas, vai ne? Nu, ja godīgi, tas viss sākās jau kādu laiku atpakaļ. Un es pats esmu ļoti patīkami pārsteigts par šādas lietas iznākumu. Man neinteresē vēsture. Lūdzu, pasakiet tā cilvēku vārdu, un mēs viņu nodosim policijai. Kā teiksiet? Zaglis ir. Zaglis. Esmu es. Jādēliņ. Es paņēmu visas dārglietas. Tāpēc, ka tās ir manas dārglietas. Un tikai manas. Viss tās kaklarotas, gredzeni, tas ir mans īpašums. Un es ar to varu darīt visu, kas man ienāk prātā. Tā, un arī šī miniatūra. Harald, Diana un tu mazdēliņ. Jūs neesat labi cilvēki. Un visas tās dārglietas, jūs neesat cienīgi saņemt kā mantojumu. Un tāpēc es nolēmu visu atdot labdarībai. Čau! Kā parasti. Tu vari pateikt, kāpēc man tik fatāli neiet ar skuķiem, ko? Pasaulē taču ir miljoniem cilvēku, kuri ir daudz stulbāki, viņi nesmukāk par mani. Visi ar ģimenēm, ar sīčiem. Tu vari pateikt, kas man ir vainas? Ne, labāk nesaka. Tāpat jau štruntīgi. Tava sieva guļ ar tavu dēlu. Nožēlojami sāpīgi, bet tur nekā nevar darīt. Kādas muļķības? Meli, kundzīt ir izkūkojis prātu. Nē, kundzīt nav izkūkojis prātu. Papiņ, Olmei ir pilnīgi taisnība. Es guļu ar to sievu. Nu, Haraldiņ, ko negaidīji? Bikses pilnas? Tas mans dēls! Tu esi mans tēvs. Laikam. Nu, tā vecina taču ir pērkam. Nu, tu viņu nopirki, es viņu paņēmu. Kāds tēvs, tāds dēls, vai ne? Ome, tu pirmīt teici, ka mēs visi tev te riebjamies. Tev ir taisnība. Tu pilnīgi pareizi darīji, ka tu nozagi tēvu spīguļus un smērēji un viņu gleznu. Ja es būtu tik gudrs kā tu, nu, ja man būtu ienākus prātā šī doma, es darītu tieši tāpat. Ome, es tevi mīlu. Nu, buču, buču. Vēl vienu buču. Nē, viņš murgo, nav tā, kā viņš saka. Es domāju, ka viņš saka tā, kā ir. Tu esi tā, kas tu esi. Harald, tas tā nav. Nu, es kļūdījos, mēs visi reizēm... Nekas nesanāks, dēls. Nekas nesanāks, dēliņ. Tur vairs nekā nevar darīt. Tu neesi manī klausījies. Es mēģināju tevi pasargāt, brīdināt. Tu neko neņēmi vērā. Nu, tagad ir par vēlu. Varbūt nav par vēlu.
Tagad vairs mēs ar tevi nerunāsim, ar tevi runās policija. Haralda Epina tiekat aizturēts par mēģinājumu izplatīt veselībai kaitīgas zāles. Ko jūs man aiztiekat? Tas kaut kāds joks? Kas tas ir? Policijas leitnants Jevgeņijs Savarovs. Parādiet Policijas kapteini. dokumentus, parādiet. Neizlasījāt? Nē, es neizlasīju, Tad man nav izlasiet. brilles. Jā, policijas kapteini. Aizved aizturēto. Es pats varbūt aiziešu. Paldies par sadarbību. Kad vajadzēs liecināt, jums piezvanīs. Lasies prom. Visu labi. Visu labi. Ģeniāli, Robčik. Saprot, Robčik, tu mums esi ģēnijs. Ģēnijs tu esi. Labi, tagad izstāst mazāk atapīgajiem kolēģiem, kurā brīdī tu saprati, ka tā vecmāmiņa nav nemaz tik slima, kā izliekas. Un tad, kad mēs sākām runāt par miniatūru, un Haralds mūs aizveda uz viņas istabu. Es ieraudzīju uz grīdas griķu sēnals. Nu. Omītei aiz muguras bija griķu pilvens? Bija. Un tad, kad mēs pavaicājām par miniatūru, Omīte klusēja. Tas nozīmē, ka viņa pati tur arī viņu iešuva. Ģeniāli. Absolūti ģeniāli. Ne? Omīte malacis. Jo. Droši vien briesmīgi apzināties, ka tev ģimene ir tāda. Māja un Marčela mums nepievienosies. Pagaid, es piezvanīšu. Nevajag, es pats. Marčelo nometa. Varbūt viņam ir iemesls. Un pagaid, kāds viņam var būt iemesls, ja mēs viņu gaidām? Ko tu dari? Zvanu māsai. Arī nometa. Pagaid, tu zināji, ka viņi nebūs un tu neko neteici? Kāpēc es tev kaut ko teiktu? Māja man uzticējās, viņai šodien ir citi plāni. Ar Marčelo? Rūķīti, mūsu ģēnijam baigi lēni pielec. Zini, kas tagad būs? Nu? Man atvilks no algas. Jā, par ko? Par smiešanos.